Nē, tikai audeklu sagatavoju. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Ejam. Te, restorāns. Tur restorāns. Ir? Restorāns tur ir. Šāds. Vienu uz plenēru? Jā. Čau, Renāri. Čau, čau. Tev jauns aparāts? Jā. Tagad tu gaisa tam tā labas. Pieeja tālāk, kur gaismas tur ir. Iekadrē mani. Lai ieiet vēsturē, kā jau Protams, protams. Kur augšā kaut kur, jā? Nē, tu tas priekšē. Jā. Es filmēju. Iedod roku. Sveiki. Kā atgāvāji? Tagad rādīja pārsvarā mākoņiem, bet vairāk saulēns nekā mākoņiem. Sveicināt. Sveicināt. Sveiki. Klasika apmācās Valmu ielā. Tas ir 3 ielas
Nē, Un kā redzat, pasākums attīstās, jā, un paldies Dievam, kā saka, mainies uz augšu. Un pirmām kārtām mēs tomēr gribētu teikt vislielāko paldies, un kas jau te ir vairākus gadus ir pamanījuši, kad mūsu atklāšana arī pagodina mūsu pašvaldības iestāžu vadītāji. Tātad mēra vietnieks Vilnis Vitkovskis, jā, tātad pārstāv Liepājas domi un kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, jā, bez kuriem, mēs bez viņu, kā saka, labvēlīgās attieksmes, nevarētu mēs. Un tā arī ilgus gadus jūs arī redzat, ir arī sēžu pārvalde. Man liekas, ka šogad pirmo reizi aplaudējam viņiem visiem. Jā, gan Ivo Kaliņš, jā, kas ir marketinga daļas vadītājs sēžu pārvaldē, un jau gadus 10, un es esmu gandarīts, ka es esmu viņu saslimtinājis kļūt par gleznu kolekcionāru. Jā, kas patiesībā ir katra galerista uzdevums, jā, padarīt atkarīgus cilvēkus no mākslas. Un Līga Ratniec, kas ir sēžu pārvaldē sabiedrisko attiecību un tā tālāk reklāmas un ar kino un televīziju saistīts cilvēks. Un arī viņi tagad ir pārņēmusi Ivo stafeti un tieši vairāk tomēr arī, tas pa viņu liniju. Un mēs arī taisam jau 4 gadus arī mazo Marīnu, tas ne tāda Marīna, ko taisa Ilze, Elizabete arī jau 4. gadu, bet kā mums ir mazais plenērs, mazais ostas plenērs, kas ir tieši jau, kad ir piedalās 6 mākslinieki no Liepājas, tad parasti pavasarī mēs darām. Un tas ir šitie 3 vaļi, uz kuriem turēt tas mūsu pasākums. Un tas ir tiešām man ir liels prieks, jo es zinu, ka ne visos plenēros, teiksim, pilsētu vadība. Labdien, visapkārt. Aivars teica, ka mēs esam galvenie. Tā noteikti nav, jūs esat galvenie, un ja nebūtu jūs, tad noteikti nebūtu arī mēs. Es ceru, ka jūs jūtaties labi, es jūtos labi. Jo es esmu šajā plenērā jau 3. reizi, un īstenībā es nezinu, kad Aivars piezvanīja piekdienu, un es jau sāku nervozēt, vai tiešām tā būs, ka Aivars nepiezvanīs un neuzaicinās, jo tas tiešām man liekas jau gaidīgs un vajadzīgs pasākums. Un es personīgi sevi pagājuši nedēļu pieķēru pie vienas tādas domas, ko es varbūt ātri izstāstīšu. 2 minūtes, jā. Viss ir procesā, tagad es domāju, vēl varēs pieteikties. Ir jau 21. gadu, jā. Tad nedaudz par ostas un Marīnas un jūras tēmu, jo pie tās domas, ko es pieķēru pagājušajā nedēļu, jūs esat tie cilvēki, vieni no tiem cilvēkiem, kas Liepājā šo jūras un ostas tēmu esat noturējuši iznesuši cauri. Un varbūt, ka tieši tāpēc, ka jūs to darījuši, jā, ir tāda sajūta, ir tāda pārliecība, ka varbūt tieši šobrīd jūras tēma sāk atkal ieņemt tādu ļoti cienīgu un svarīgu vietu pilsētas dzīvē. Kas par to liecina? Viens ir, protams, Liepājas Marīna kā tāda. Es biju jūrniecības koledžā uz izlaidumu. Es atnācu no tā izlaiduma ar ļoti labām sajūtām. Kad šī jūras braukšanas prasme tiek kopta. Un vēl liekas, ka tieši šobrīd tādas savas konkrētas aktrises sāk ieņemt jūrniecības muzejus. Un līdz ar to tas, ko gribējās padalīties šodien, ja, ka tā jūras tēma ir un jūtas arvien stiprākā. Un ļoti iespējams, ka tieši tāda jūsu misija ir bijusi to jūras tēmu nepazaudēt un noturēt. Tas ir tas mans lielākais paldies. Un paldies arī visiem viesiem. Спасибо всем гостям, спасибо, что приехали.
laikam arī vācis runājuši. Jā, mums pēc 12 gadus labāk. Jā, vācis grūtāk, nākamie. Neko ir. Barbara. Чего-нибудь. Tāds sākums, domāju, beigās. Да, может, 30. Es ar tā tālu ķēmiņiem. Зданиями. Ну, кто знает историю, пожалуйста, это барокко, классицизм и арт-деко, да? Правильно? Югенстайль. Вот он. Это оригиналы, да? Вот барокко. Барокко, вся. Это все было победено, я их так умывал, это все, что осталось, где можно видеть, что это оригинальный, какие-то 300-летия, да? И даже потолок был расписан. Ну, тут я могу спорить с этими историками, да, но в принципе я считаю, что это где-то конец 18-го столетия. Да, это все почистено, посмотрите, какие доски. Да, это было покрыто ДСП, древесно-стужечная плита, и поэтому хорошо их покрашено. Я ее кидал, гвозди кованые, такие, да, печку перестроили, заново здесь это. Печка хорошая, 60-х годов. Ну, у меня есть очень много фотографий, но это другое. Ну вот, это здесь было все, Es